Esi atvērts jaunajam, pielāgojot to jau pārbaudītajam. Tas ir viens no 10 ceturtās atmodas likumiem, ko publicējas mūsu raidījuma viesis. Kā veids ar jaunā pielāgošanu Latvijas reālpolitikai un kur beidzas ideālisms un sākas nožēlojams kompromiss? Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētāja Raivu Dzintaru 1-1. Raivs Dzintars, Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs. Labvakar. Labvakar. Prieks jūs redzēt. Apusē. Dzintar kungs, pavisam nesen Latvijā faktiski svinēja 3. atmodas notikums Tautas frontē 25. dibināšanas gada diena. Vai 4. atmoda jau tuvojas? 4. atmoda, līdzīgi kā ikviena cita atmoda, ar to arī ir atmoda, ka tai nevar piedēvēt vienu datumu. Tas ir process, kuram ļoti grūti iezīmēt sākuma posmu, beigu posmu, un vēlāk vēsturnieki apskatot jau pagātnes notikumus, vienmēr strīdēsies, kurš tad ir tas īstais brīdis, ar ko kaut kas ir aizsācies. Bet gaisā virmo? Es domāju, ka ne tikai gaisā virmo. Kamēr pietiekoši daudz cilvēku ir gatavi laust kaut ko pastāvošajā kārtībā, iestāties par kādiem ideāliem, tikmēr, protams, atmodas potenciāls ir neizsmelts. Atmodā parasti iezīmēs līderi. Redzat sev kā jaunu līderi? Es nekad neesmu domājis par formu kā prioritāru. Man ir savi uzdevumi, un es šos uzdevumus cenšos veikt pēc labākās sirdsapziņas. Atskatīsimies pagātnē. 2007. gads februāris pie Saeimas notikumi. Saeima grasās ratificēt Latvijas-Krievijas robežlīgumu. Lūdzu video. Partijas Visu Latvijai jaunieši šoreiz bija ķērušies pie ekstrēma līdzekļa. Aptuveni 40 minūtes viņi stāvēja puspliki 17 grādu salā un uzstāja, ka mūsu valdībai jāprasa no Krievijas atdot Abrēmas apriņķi. Ģērbieties ciet, tiešām. Mēs kā mammas to sakām. Mēs tiešām sakām, ģērbieties ciet. Ka ir kaut kas vairāk, ka ir jums kaut kas dārgāks par savu veselību, par savu ērtībām, ikdienas komfortu un vietpilsonību. Es ceru, ka jūs to pateiksiet no Saeimas tribīnes pārējiem deputātiem. Svētī Latviju, mūs dārgo teviņu. Diez vai varam cerēt, ka tie deputāti, kas ar vienu rokas vilcienu atdod mūsu zemi, ka tā valdība varēs jebkad mūs saprast. Vai tā valdība varēs mūs jebkad saprast? Jūs teicāt toreiz tā, Dzintar kungs, bet nekad nesaka nekad. Šobrīd jūs ar tiem pašiem politiķiem esat vienā valdībā un koalīcijā. Ja būsim precīzi, tad varbūt arī ne tieši tiem pašiem. Sastāvs ir mainījies, bet to, ka joprojām mūs uztver līdzīgi kā toreiz un ka joprojām mēs jūtamies kaut kādā ziņā pastāvošai politiskajai sistēmai līdzīgi opozicionāri kā toreiz, es domāju, to apliecinās arī daudz citu koalīcijas partneri. Tās idejas un tās vērtības, ar ko mēs nākam, tas joprojām ir kaut kas neierasts. Varbūt ir mainījušies paņēmieni, mainījušies metodas, bet tie simboliskie notikumi, kas toreiz notika aizstāvot Abrēnu, Latvijas zemi, faktiski tas viss notiek arī šodien. Tas viss notiek, bet šobrīd jūs tiem politiķiem esat vienā valdībā. Kaut vai Pabrikungs tolaik bija ārlietu ministrs, kas parakstīja faktiski šo ratifikācijas līgumu. Jā, Pabrikungs man šo situāciju ļoti bieži piemin un taisnojās, ka viņš nesot pie līdzvainīgiem Abrēnas atdošanā un viņš pavisam nav spēlējis pirmo violi šajā jautājumā. Nav spēlējis. Kas tad ir spēlējis to pirmo violi? Ne jau citplanētieši, vai ne? Vēsture tiesās. Termiņu uzturēšanās atļaujas. Šobrīd jūs prasat ieviest kvotas, bet vai šis būs īstais risinājums? Daunas pārstāvi un vēl citi eksperti teikuši, ka faktiski tas ir klasisks piemērs, kā veicināt korupciju. Ir kaut kāds limitēts skaits kvotu, par kurām cīnīsies. Jā, es atgādināšu to, ka Nacionālās apvienības uzstādījums ir bijis tāds, ka pakāpeniski ir jāiet uz šīs prakses pārtraukšanu. Tātad uz to, ka pret nekustamā īpašuma iegādi par noteiktu summu mēs piešķiram uzturēšanās atļaujas. Jautājums ir, kādā veidā to izdarīt. Neviens no veidiem nav ideāls. Tāpat laikā ir jāvienojas par vismaz kaut kādu ceļu, kas gala rezultātā noslēgtos ar šīs programmas pārtraukšanu. Ja to būtu iespējams izdarīt citādāk, mēs to esam ļoti laipni apsvērt un apspriest.
Taču, ja skatāmies potenciālo kaitējumu, kas var rasties šo kvotu dēļ, un to kaitējumu, ko mēs piedzīvosim, ja netiks nekāda ierobežojuma uzlikt, tad otrais ir daudz, daudz lielāks. Jūs tā domājat? Jūs zināt, kura institūcija izsniedz termiņu uzturēšanās atļaujas? Pilsonības migrācijas lietu pārvalde. Bet jūs esat runājuši ar viņiem, kādā veidā šo mehānismu? Jā, mūsu pārstāvi ir ļoti bieži komunicējuši. Tā ir viena no iestādēm, ar ko mūsu apvienībai sanāk visbiežāk komunicēt, lai saprastu esošo situāciju. Protams, tā nav vienīgā iestāde. Mēs ļoti rūpīgi cenšamies iegūt vispusēju informāciju, un tieši tāpēc arī mums ir nostiprinājusies pārliecība, ka šādam nekontrolētam procesam, ko savulaik ievies šīs idejas tēvs, un ko, diemžēl, joprojām īsteno esošā politiskā vide, ir ļoti daudz negatīvas sekas. Varbūt tas ir Ainārs Šlešers, kas sievietes, bet tas varbūt ir pavisam mazs piliens jūrā. Mēs zinām par Zviedru un citiem pensiju fondiem, kas ir izpirkuši mūsu mežus, zemi, dāņu investori, zemnieki. Tas ir daudz lielāks procentāli apjoms šobrīd. Zināt, ko saka par pilieniem? Ka piliens pie piliena arī klintu var pāršķelt. Var gan pāršķelt. Parunāsim par pilieniem. Un tas, par ko mēs šobrīd runājam, ka var jau teikt, ka viens cilvēks neko neizmaina, un viņi 100 000 Latvijā. Bet ja šis process ir katru gadu, ja šis process, kā mēs redzam, ar katru gadu dubultojās, un mēs nerunājam ne par kādu tendenci, vismaz līdz šim nebijām runājuši par to, kā šo procesu nopietni ierobežot un šo tendenci mainīt. Tas, ko es Zintarkungs gribu teikt, ko jūs piedāvājat, tas ir tāds, viens mehānisms termiņu uzturēšanās atļaujas, kas nav galvenais process un vadmotīvs tam, ka Latvijā zeme tiek izpārdota, kā jūs sakat. Kāpēc jūs neķeraties vērsim pie ragiem? Mēs darām to, ko mēs varam šajā brīdī izdarīt. Ja mēs esam iestājušies Eiropas Savienībā, pilnībā aizliegt iegādāties ikvienam ārvalstniekam īpašumu, protams, šobrīd to ir grūti izdarīt. Taču tas, ko mēs varam... Kāpēc tas ir grūti? Tad jūs ejat vieglāko ceļu? Ļaujiet atbildēt. Ja mēs nevaram iesist bumbu pretinieku vārtos, tad vismaz nemēģināsim apzināti pašus mest savējos vārtos. Ja reiz robežas ir vaļā, tas nenozīmē, ka mums vajag vēl vairāk, vēl intensīvāk mēģināt savus nacionālos resursus izpārdot ārzemniekiem. Bet jūs ejat vieglāko ceļu. Tas ir tieši šis šobrīd paceļot to karogu, mēs cīnāmies par kvotām, mēs cīnāmies pret termiņu uzturēšanās atļaujām, bet lielos vilcienos process jau turpinās. Tā ir reāla lieta, ko mēs varam padarīt, kur mēs varam panākt reāli ierobežojumu. Ja mēs nebūtu, to ir saukuši dažādos vārdos, pa ultimātu, pa šantāžu tā tālāk, ka mēs nepiekrītam. Bet ja tā nebūtu bijis, tad nebūtu pilnīgi nekāda ierobežojuma. To es varu teikt. Un tad ārzemju vērotāji, vai tie drošības eksperti, vai tie ir ekonomisti, vai tie ir vienkārši cilvēki, kuriem rūp nacionālā kultūra, teiktu, ka ar katru gadu šis risks, šīs negatīvās sekas pieaug. Jūs pieminējāt kultūru un pilienu jūrā. Ir tādi divi Azerbaidžānas pilsoni, Umidjons Ismailovs un Zafars Ismailovs, kuriem 2011. gadā jūs izvirzītā kultūras ministra Žaneta Jaunzeme-Grende pārdeva savu īpašumu un viņi iegūta termiņu uzturēšanās atļaujas. Jā, tā bija. Man tas nepatīk. Protams, ka šādi Žaneta Jaunzeme-Grende rīkosies, taču ir viena būtiska nacionālās apvienības atšķirība no ikvienas citas partijas. Tas, ka tas ir bijis kāda individuāla biedra interesēs, nav mainījis mūsu politisko nostājumu, politisko rīcību. Tātad Žanetas Jaunzemes-Grendes vai ikviena cita, es pieļauju, ka arī kādam citam biedram jūs tā papētīt, jūs atrast, ka būtu izdevīgi varbūt pārdot kādus īpašumus ārvalstniekiem. Bet jums neliekas uzturēšanās atļauju. Jūs sakat, nemaina jūs politiskās nostādes. Ziniet, kā jūs to var iztulkot? Pavisam vienkārši tā ir divkosība. Pagaidiet, nē, divkosība tā būtu tādā gadījumā, ja mēs ar vārdiem darīt vienu, ar vārdiem teikt, ka mēs esam par latvisku Latviju un praksē šo sistēmu nevēlētos ierobežot. Tas ir tieši tas, ko jūs šobrīd darat. Jūs sakat, ar vārdiem mēs gribat mainīt, bet paši gūstat labumu. Jūsu partijas biedri no tā. Individuāls cilvēks ir izdarījis savu izvēli. Viņš par šo izvēli atbild pilsoņu priekšā. Ja jūs jautājat partijas viedokli, vai jums patīk, ka individuāls biedrs šādi rīkojas, nē, man tas nepatīk. Taču tas nav viss. Tas būtiskākais akcents un būtiskākā atšķirība, ko lūdzu tomēr ir, manuprāt, būtiski novērtēt, ka individuāli biedra interesi, jūs runājat par 4. atmodas likumiem, kopīgais stāv augstāk par individuālo. Individuāli biedru interesi nav kalpojušas par pamatu tam, lai mēs šo jautājumu atliktu malā, nodarbotos ar citiem jautājumiem. Kopējās intereses un valsts intereses ir pirmajā. Parunāsim par jūsu biedru interesēm vēl pēc brīža, bet politisks vērotāji lēš, ka koalīcija var jūs faktiski smalki apvest ap stūri. 2/3 nenobalsoja par šī likuma, imigrācijas likuma grozījumiem steidzamības kārtā. Tas nozīmē, ka valsts prezidents teorētiski varētu atmest likumu atpakaļ, un viņš izčākst. Ziniet,
politikas process, tāpat kā dzīve kopumā, ir pietiekoši tāds sarežģīta padarīšana. Vienu brīdi tev šķiet, ka tu esi kādu apvedis ap stūri, otru brīdi saprot, ka dzīve paši tev ir apvedusi ap stūri. Tā kā, protams, ja mēs uzskatām kaut kādas vienošanās nepildīšanu, paziņojot, ka bija sakrustot pirksts zem galda un ka tas viss nav vairs spēkā, ja mēs to uzskatām par argumentu, ja mēs uzskatām, ka kāds ar to ir ieguvējis, es domāju, ka ilgtermiņā viņš rūkt maldās. Ja imigrācijas likuma atmet atpakaļ un jūs ieceres netiek piepildīts, jūs iziet no valdības? Nu, pirmkārt, es negribētu šobrīd lemt prezidenta vietā. Es tomēr nepiekrītu tam, ka prezidents mums būtu kāds marionete, Šlesera, Šīna kunga vai atsevišķu politisko spēku rokās, kas tūlīt steigtos izpildīt visus pasūtījumus. Ja teorētiski, vienalga kādā veidā, vai nonākot atpakaļ šim likumprojektam Saeimā, vai deputātiem no jauna šo likumprojektu atverot un mainot to, kas ir paredzēts pašreizējā vienošanās protokolā. Ja kāds no politiķiem šādi rīkojās, mums, protams, ir paredzēts, un mēs šādu situāciju esam paredzējuši un zināsim, kā rīkoties. Kā jūs rīkosieties? Iesiet ārā no valdības? Nu, es atvainojos, mēs nevaram šobrīd būvēt savus politiskos solījumus uz pieņēmumu, ka partneri rīkosies nelietīgi. Ja tas tā gadījumā notiks, tos var apsolīt, ka mums būs ko likt pretī. Nu, jūs nemitīgi solat likt kaut ko pretī un nemitīgi Jā, bet saprotiet, ja šādas taktikas nebūtu, tad šodien ļoti liels skaits jauno māmiņu nebūtu saņēmuši divkāršu vai pat trīskāršu atbalstu pirmajā bērna gadā pēc piedzimšanas vai pusotra gada, kā mēs to panāksim. Tas ir viennozīmīgi, tas ir bijis tikai tāpēc, ka Nacionālā apvienība ir īstenojis to taktiku, par ko mūs bieži mēdz kritizēt. Es pieļauju, ka tas ir labklājības ministrijas nopelns, ko pārvalda šobrīd Vienotība, ne tā? Jā, nu ja mēs patīsim atpakaļ notikumus un skatīsimies, kādas bijušas diskusijas tajā laikā, kad mēs diskutējam par 13. gadu budžetu, tad mēs sapratīsim, ka vēsture ļoti lielā mērā atkārtojās. Pat ja tā būtu ļoti labi, es domāju, ka tai māmiņai, kas šobrīd saņem vairāk, neinteresē, vai šī ideja ir dzimusi Dzintaru Raivi galvā, parādnieku galvā vai pie Ilzas Viņķels. Ir svarīgs rezultāts. Un mēs redzam, ja tas nes rezultātu, tad mums būs par ko atskaitīties saviem darba devējiem ir vēlētājiem. Pirms nākamām vēlēšanām. Labi, jums ir 10. 4. atmodas likumi. 10. gan tā, turi augstā godā savas tautas stiprākos ļaudis. Varat raksturot, kas ir latviešu tautas stiprākie ļaudis? Kas tie tādi ir? Tie ir cilvēki, kas ir spējuši izdarīt vairāk nekā no viņiem ir gaidīts savu mērķu vārdā. Tas ir universālais mans definējums. Vai tas ir sports tādi cilvēki, Artūrs Irbe, vai caur mūziku, caur kultūru. Nosauciet Latvijas politikā stiprākos Latvijas cilvēkus. Ir ļoti grūti, atrodoties šajā sistēmā, runāt par politiķiem, kas daļa no tiem ir... Ziniet, sportistus mēs turam augstā godā. Jautājums, mēs turam augstā godā stiprākos Latvijas politiķus. Nu, Ainārs Šlesers ir stiprs cilvēks. Viņš ir stiprs cilvēks, neapšaubām, bet es tomēr subjektīvi viņu neuzskatu par politiķi tādā izpratnē, kā valsts vīru. Ir tās jēdzienas politikānis, tātad jēdzienas nodarbošanās ar politiku, kādu citu iemeslu vai citu vajadzību dēļ. Nav. Kurš Latvijas politikā ir stiprākais Latvijas cilvēks, kas būtu jātur godā? Tas ir tāpat kā šahā. Tāpat kā šahā reizēm no attāluma situācija redzama labāk. Tāpēc vienkāršāk runāt, protams, jūs rakstījāt grāmatu, jūs taču redzējāt. Jā. Ja runājam no attāluma, tad es teiktu, ka vēsturē tas tomēr ir Kārlis Ulmans. Lai kādas bijušas pretruns, lai kāds ir bijis viņa režīms vai forma, saturiski tas noteikti ir viens no ideāliem. Aivars Lembergs ir stiprs Latvijas politiķis? Es domāju, ka mēs varētu runāt līdzīgi kā par Šleseru kungu. Ir daudzi Latvijas politikā, manuprāt, talantīgi ļaudis, bet jautājums ir, kā šis talants tiek pielietots. Vai šis talants tiek pielietots, lai stiprinātu Latviju kā nacionālu valsti? Bet ko tad darīt, ja mums Latvijas politikā jūs nevarat nosaukt nevienu stipru cilvēku, kas būtu jātur augstā godā? Nu, jūsu pašu partijā ir stipri cilvēki? Ir stipri ne tikai mūsu partijā, bet kur ir jūsu ministra amata kandidāti? Jūs tagad izvirzat kultūras ministri, kas nav jūsu partijas biedri. Tāpat Jānis Bordāns sēž uz 2 krēsliem šobrīd. Ziniet, ja mēs kā galveno kritēriju liktu formu, tad mēs, protams, vērtētu pirmkārt biedrs vai nav biedrs. Mēs pirmkārt meklējam to cilvēku, kurš šajā situācijā būs spējīgs visu profesionālāk
izpildīt viņam uzdotos pienākumus. Tā nav forma. Tas ir viens stiprs jūsu partijas kandidāts. Forma būs otršķirīga. Tas ir mūsu partijas kandidāts. Es domāju, ka diez vai kāds varētu teikt, ka šis kandidāts ir vājš. Vakar bija tikšanās ar kultūras aliansi. Viņš noteikti nav vājš kandidāts, bet jūsu partijas biedrs, jums ir organizācijas struktūra. Jums ir premjeram ar kandidāts, piemēram? Jā, mums ir premjera kandidāts. Kurš ir bijis un būs. Šobrīd? Tad, kad pienāks laiks, mēs to arī nosauksim. Bet šobrīd? Šobrīd neviena cita politiskā partija nav nosaukusi premjera kandidātu. Katrai partijai ir taktikas. Premjera amata kandidāts, ko viņi saka, ja mums uztic valdība, tad reku mūsu amata kandidāts. Taisnība. Tad es vēlreiz jums apgalvoju, ka arī Nacionālajai apvienībai ir redzējums par to, kas būs premjera kandidāts. Taču ir šī formālā puse. Nosauciet lūdzu Latvijas televīzijas skatītājiem Nacionālās apvienības premjera amata kandidātu. Jūs taču nevēlaties, lai Raivim Dzintaram pārmest autoritārismu, ka viņš bez valdes pilnvars vai bez kongresa lēmumu. Mums ir cilvēki, ko mēs esam gatavi piedāvāt un kurus mēs piedāvāsim. Es domāju, ka par to, ka Nacionālās apvienības politiķu vai valsts vīru stiprumu liecina tas, kāda ir mūsu partijas attīstības dinamika. Labi, kāda panākuma vēlēšanās. Vai ieguldot tos pašus līdzekļus, tomēr ļaujot atbildēt, paņemot viens un tos pašus līdzekļus Rīgas domas vēlēšanās, cik ieguldīja Nacionāla apvienība un cik ieguldīja ikviena no konkurējušām partijām. Tad mēs šo rezultātu esam sasnieguši ar 10 reizes mazākiem līdzekļiem. Lai tā būtu. Es runāju par jūsu stiprajiem cilvēkiem. Dzintarkungs, kad jūs pats startējāt parlamentu vēlēšanās, teicāt, neesat šobrīd vēl gatavs kandidēt uz kādiem amatiem. Jūs pats esat šobrīd jūtat sev, ka esat izaugs vismaz līdz ministra portfelim. Kompetences, profesionalitātes pieredzes ziņā. Tas būs jālem tajā brīdī, kad būs aktuāls jautājums par to, kuram pretendēt uz vienu vai otru ministru vietu. Tas, ko es šobrīd apzinos kā savu misiju, ir turēt organizācijā līdzsvaru, organizēt organizācijas darbu, piedalīties pie tā stratēģijas izstrādes, kas atļaujiet sacīt, manuprāt, par ko mēs varam lepoties, ka mūsu... Tas, ko es gribu izpēt, Dzintarkungs, vienā demokrātiskā valstī partijas līderis, arī premjera amata kandidāts. Vai no tā atrisināsies visu Latvijas problēmas? Ne, bet jūs jūtat sevī spēku uzņemties, ja vajag? Vadīt valdību. Slikts kareivs ir tas, kurš necenšas kļūt par ģenerāli, bet visam ir savs laiks, un jūs varat būt pārliecināti par to, ka katrās vēlēšanās pretendēt uz katru amatu Nacionāla apvienība ņems vērā visus apstākļus, lai izdarītu vispareizāko taktiku atbilstošu mērķim. Ja mērķis teiks un taktika prasīs, ka tas ir Raivis Dzintars, tas būs Raivis Dzintars. Ja prasīs, ka tas ir kāds cits, tad tas būs arī kāds cits. Tas, par ko es gribētu, es negribētu šīs intrigas, tāda partijas biedrs, nav partijas biedrs, partijas vadītājs, nav partijas vadītājs. Tas ir jautājums par partijas spēku. Par partijas spēku. Ziniet, kas liecina? Padarītie darbi. Un, ja jūs runājat kaut vai par mūsu iepriekšējo ministru Žanetu Jaunzem-Grendi, ļoti daudz ko var pārmest. Bet to, ka nebūtu paveiktie darbi, par ko kultūras nozare varētu būt jūsu partija varētu lielīties ar vairāk padarītiem darbiem procentuāli vai proporcionāli nekā citas koalīcijas partijas, piemēram, vai opozīcijas partijas, kas nāk klāt ar saviem priekšlikumiem? Ja mēs skatīsimies par to, kāda atbildības daļa ir atvēlēta konkrētai partijai, tad es domāju, ka varēsim gan lepoties. Labi, atlaist Nacionālās operas vadītājs. To mēs varēsim... Tas ir viens tāds... Kāpēc mēs nerunājam par pieaugušo finansējumu nozarē, pieaugušo finansējumu kultūra kapitālam, par atbalstu nacionālās identitātes programmu, par to, ka beidzot kultūras organizācijas ir leģitīmi pārstāvētas kultūras nozares darbībā. Ik nedēļas ir kopīga sanāksmes ar ministrijām, ka beidzot pakļautībā esošās izglītības iestāžu vadītāji visi kā viens ir gatavi apliecināt atbalstu ministrei. Man šķiet, ka tas Latvijas politikā nav nemaz tik biežs gadījums. Es domāju, ka lūk šeit tie ir īstie kritēriji, pēc kā mēs varam darbu novērtēt. Mēs aiziesim īsā reklāmas pauzē, Dzintarkungs, būsim atpakaļ un jautāsim arī par to, ko jūs sakat par uzvaras pieminieku likteni Pārdaugavā. Mūsu studijā Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Raivis Dzintars, 1-1 mēs turpinām. Mēs turpinām atkal vienu video fragmentu. 2006. gads, jūs vēl kāpāt uz parlamentu, jūsu apvienību, un toreiz domājat, vajadzētu apvienoties jauniem demokrātiem, ko vadīja Māris Gulbis, un runāja, ka abām partijām ir kaut kāda interese vai finansējums no Ventspils puses Vēvera Lemberga. Un lūdzu viens video.
visu Latvijai valdē jautājums par Lemberga nav vēl plaši apspriests. Cik es esmu dzirdējis viņa pēdējos izteikumus par to, ka viņš ir nacionāli domājošs un par to, ka viņš atbalsta nacionālo buržuāziju, tad šajos jautājumos es varu viņam tikai piekrist, bet precīzākas politiskās nostādnes es vēl neesmu ar tām pazīstams, un arī visu latviešu jautājums vēl nav tik plaši apspriests. Tas ir jāapspriež ne tikai visu Latviju valsts līmenī, pietiekoši nopietnas jautājums, lai dzirdētu, ko vispār saka mūsu atbalstītāji par to. Ko saka šobrīd visu Latviju atbalstītāji? Jūs esat gatavi strādāt kopā ar Aivara Lemberga atbalstītiem zaļiem zemniekiem valdībā, piemēram? Pirmkārt, Zaļo zemnieku savienība tomēr nav viens un tas pats, kas Aivars Lembergs. Nošķirsim. Ja mēs runājam par Zaļo zemnieku savienību, tad mums attiecībā pret viņiem nekad nav bijusi sarkanā līnija. Tāda pat kā ir Vienotība, tāda pat kā ir Reforma partija, apmēram līdzīgi mēs varam vērtēt arī Zaļo zemnieku savienību. Tad atkarībā no jautājuma ir kopīgais un ir atšķirīgais. Bet domas par Aivaru Lembergu esat mainījis kopš tā laika? Ja mēs runājam par Aivaru Lembergu, tad kopš tā laika es tiešām esmu arī iedziļinājies viņa politiskos uzskatos, nevis tikai tajos jautājumos, kas caurmērā par viņu cirkulēja. Un, ja runājam par politiskajiem uzskatiem, tad es domāju, ka tad faktiski esmu pārliecināts, ka Nacionāla apvienība mūs šķir ļoti būtiskas ideoloģijas domstarpības. Gan attiecībā par pilsonības jautājumiem, par nepilsoņiem, par uzturēšanās atļaujām. Tad krietni grūtāk būtu atrast tos jautājumus, kas politiski ir kopīgi ar Aivaru Lembergu, nekā atšķirīgi. Kas, protams, nenozīmē, ka vienot viedokļu atsevišķos jautājumus nevarētu būt. Varētu kaut kādā būt. Runājot par nacionālo buržuāziju, man vienmēr interesēs, ko jūs ar to saprotat? Kas ir nacionālā buržuāzija? Cik man zināms, kā jaunam cilvēkam, tad padomju gados ik viens turīgs cilvēks, turīgs latviešu cilvēks, saimnieks tika uzskatīts par buržuāziju, un tas tika izmantots kā nievājošs izteiciens. Un bieži vien tie jēdzieni, kas padomju gados ir izmantot kā nievājoši, starp citu arī pārmetumu radikālismā, ekstrēmismā, kāpēc tas bieži vien neaizvaino, tāpēc, ka savulaik arī par runāšanu dzimtajā valodā to mēs dēvēt par radikālismu, par ekstrēmismu. Nacionāla buržuāzija šodien, mūsdienu Latvijā, kas ir atkal tie piemēri, ko jūs varat minēt viens labs nacionālās buržuāzijas piemērs? Tāda terminoloģiska spēle. Es šo jēdzienu ļoti bieži neizmantoju. Mēs runājam par nacionālo kapitālu, par cilvēkiem. Ja mēs runājam par latviešu saimniekiem, kas man šķiet ļoti daudz tuvāks jēdziens. Es gribētu minēt, piemēram, Vils Vītols, mecenāts, ārvalstu latvietis, neapšaubām turīgs cilvēks, kurš ir pirmkārt saglabājis savu seju, savu cilvēcību, tikdams pie līdzekļiem un ieguldījis to vistiešākajā veidā Latvijas labā. Bet mēs zinām, kur viņš nopelnīja šo naudu. Ne Latvijā, vai ne? Venecuēlā. Ir atšķirība. Protams, šeit. Protams, ko mēs uzskatām pie nacionāla buržuju? Jūs atkal vēlaties... Slikti pieskaņot tam vārdam. Jā, lai vērtētu cilvēkus. Cilvēki, kuri ir sasnieguši daudz, es nevēlētos tagad kādu vienu izcelt, un spēj saprast, ka kopējās valsts intereses ir būtiskāks par viņa privātajām. Tādus cilvēkus es noteikti saukt par saimniekam lielo vārdu. Es esmu saticis uzņēmējus, kuri, starp citu, pat būvniecībā iesaistītos, ar kuriem man bijusi diskusija par uzturēšanās atļaujām. Es saku, ko nozīmē? Tad mums šobrīd ir pretēji viedokļi, vai tas nozīmē, ka mūsu ceļi ir šķirti un mēs esam uz mūžiem pretējās pozīcijās. Tas, ko viņi ir atbildējuši, ir valsts interesi ir pirmajā vietā. Ja mēs arī kaut kādu šobrīd vienu vai divus ladus zaudējam, bet iegūst valsts kopumā kā nacionāla valsts, tad mēs esam gatavi. Vai maksātnespējas administratori ir nacionālā buržuāzija, kur intereses jums būtu jāizstāv? Es domāju, ka nekad mēs nevaram runāt, tāpat kā jūs runātu par ebrejiem, par krieviem, par poļiem, kā par veselu kategoriju. Tieši tāpat arī maksātnespējas administratoru vidū ir dažādi cilvēki. Tas, ko es pazīstu, no maksātnespējas administratoriem pazīst vienu cilvēku, tas ir Aigars Lūss, mūsu partijas ģenerālsekretārs, un es viņu pazīstu kā cilvēku, kā konservatīvu uzskatu paudēju, nevis kā maksātnespējas administratoru. Kā konkrēti uzskatu paudēji. Un tas, ka tieši maksātnespējas administratori Aigars Lūss ir jūsu partijai pārskaitījis 10 000 latu un Māris Sprūds 25 000 pēdējos gadus. Faktiski viņi ir lielākie jūsu partijas sponsori. Jūs zināt, ka jūsu partija dēvē par maksātnespējas administratoru partiju? Ja mēs paskatīsimies, kāds ir Nacionālās apvienības finansējums kopumā un cik tad mēs no sponsoriem esam saņēmuši, tad tā ir ļoti, ļoti maza nauda attiecībā pret jebkuru citu partiju. Viņi ir viena no lielākajiem sponsoriem. Un tad ir jautājums par... Otrkārt, arī tas, ko jūs pieminējāt konkrēts uzvārds maksātnespējas administratoriem, piemēram, Māris Sprūds, cik man zināmas, ir nemazākas summas, es ziedoju arī citām partijām. Jūs viņu nepazīstat? Es pazīstu viņu, bet es viņu
tieši līdzīgi kā jūs, es viņu pazīstu un esmu ar viņu runājis. Viņš nav partijas biedrs. Ja runājam par maksātnespējas administratoru un viņa administratoriem kā finansētājiem, tad, cik man zināms, tad vismaz 11. gadā, es neesmu pārbaudījis 12. gada datus, vienotības sponsoru rindās bija vairāk maksātnespējas administratoru nekā Nacionālā apvienībai. Mēs runājam tieši par jūsu partiju, Dzintarkungs. Tā ir ļoti būtiska lieta. Bet ja to mēģina izveidot kā tādu birku un ap to veido kaut kādu nomalnošanas tēlu, tad es esmu spiests vienkārši runāt par faktiem. Fakti ir tādi, ka šobrīd, Antonijas ielā 7, kur šobrīd rezidē vai adreses juridiskās ir daudziem maksātnespējas administratoriem. Starp citu, šo organizāciju dažreiz nosauc par maitas putnu kolhozu mēdījos. Diezgan skarbi vārdi. Mēdījos mēdz ļoti daudz ko dažādu. Ar konkrētiem faktiem, bet jūs zināt par tiem faktiem. Pareizie administratori, pareizās tiesas, sarunās izsoles. Faktiski viss, kas grauj tiesiskas valsts pamatu. Tas ir tas, ko dara kaut kāda grupa maksātnespējas administratori. Un tur izskanējuši arī šie paši vārdi. Jūs šobrīd, faktiski, kā tieslietu ministrijas arī kūrētāji, ļoti maz esat darījuši, lai kaut ko šīs lietas labā darītu. Tādā gadījumā tas ir jautājums, kas būtu jāuzdod pirmkārt Bordāna kungam. Tā ir diskusija, atsevišķa diskusija, kurā būtu korekti, ja piedalītos arī maksātnespējas administratoru pārstāvi, kas varētu diskutēt. Bet jūs esat šīs partijas līderis, kurš saņem ziedojumus no partijas, kur faktiski šīs partijas aizsargā notiek patiešām netīras lietas, pilnīgi ļoti iespējams. Es lietoju vārdu iespējams, vai ne, protams, Dzintarkungs. Tas ir tas ķēķis, kas notiek, un tad ir jautājums par jūsu partijas, arī jūsu līderu atbildību par to, vai jūs varat ieviest tur zinām skaidrību un veicināt likuma izmaiņas un tā tālāk. No jums mēs to neesam dzirdējuši. Ticiet man, ja Nacionālās apvienības biedru atbalstītāji sponsoru darbībā būs kaut mazliet kaut kas tāds, ko varētu interpretēt kā nelikumīgi, tūlītēji būtu iesaistīts tiesības sargājušās iestādes un šīs lietas notika ļoti ātri. Nu, ticiet man, tātad vēlme izreikināties ar Nacionālo apvienību ir tik liela, ka, ja tas būtu reāls, nevis tikai tā, kā jūs sakat, iespējams. Atcerieties, bija tās iespējams Nacionāla apvienība finansēja Čečenu mafiju. Iespējams, mēs esam saistīti ar Lembergu. Iespējams, ar Birzovsku. Ja visus šos iespējams salikt vienā telpā, ziniet, kas tur Kariņš būtu? Nav runa vairs par iespējām. Antonijas ielā 7 ir notikuši jūsu partijas valdes sēdes. Kāpēc? Nav notikušas. Tie ir meli. Tie ir meli. Valdes sēdes nav notikušas, un tos var apliecināt. Tātad tas ir konkrēts izteikums. Es zinu no viena Saeimas deputāta, kurš ir šādu apgalvojumu paudis, pat bez iespējams, bet es jums varu apgalvot, ka viņš nav paudis patiesību. Kas tad ir noticis šajā birojā? Tas, ka es esmu šajā birojā bijis, es esmu ticies ar Aigaru Lūsi vai kādu citu no partijas biedriem, tas tā ir. Gluži vienkārši tas ir Aigaru Lūša birojas. Man ir apliecinājuši vismaz 2 jūsu partijas valdes locekļi, ka tieši Antonijas ielā 7 vairākas reizes, ne tikai viena, ir notikuši tieši valdes. Partijas spicas sanākšanas, lai spriest par kādiem problemātiskiem politiskiem jautājumiem. Reider kungs, es jums to nevaru šobrīd pierādīt pretējo, tāpēc, ka es nezinu, kas ir tie biedri, kas kaut ko tādu ir teikuši, un es nevaru pierādīt jūs teiktā patiesumu vai nepatiesumu. Kāds šeit melo, tas gan ir tiesa. Tas, ko es jums varu teikt, ka tajā brīdī, kad Latvijas televīzijas raidījumā konkrēts Saeimas deputāts izteicās, ka valdes sēdes bijuši Antonijas ielā, es personīgi sazinājos ar vairākiem valdes locekļiem un noskaidrot, vai tiešām man ir īsa atmiņas. Vēlreiz, ko jūs tur darījāt? Antonijas ielā 7, kā vēlreiz saku, es esmu ticies ar cilvēku, kurš mūsu partijas ģenerālsekretārs un kuram tā ir bijusi darba vieta. Tajā brīdī, tajā laikā, kad viņš nav bijis ģenerālsekretārs. Kas vēl bez jums bija šajā tikšanās reizē? Šajās telpās ir tikušies Nacionālās apvienības biedri, viennozīmīgi, jā. Bet ar to varbūt tad arī vajadzēs pagaidīt, mēs nekad to neesam nolieguši, bet es gribu tomēr pieturēties korekti. Ir viena lieta, vai tur notiek valdes sēdes, vai ir bijušas tikšanās. Mēs varētu patīt uz atpakaļ kasētes, vai ne? Protams. Un tad mēs redzētu patiešām to, kas notiek. Jūs minējāt, ka jābūt ar atbildību no Bordāna kunga. Bordāna kungs, ap citu, nav ļoti priecīgs par jūsu partijas spicas nostāju un atbalstu, faktiski, lai sakārtot šo sistēmu, kas ir viens no tiesiskas valsts pamatiem. Par pamatiem, kur jūs ar vārdiem sakat būvēt. Jā, tas ir ļoti labi, ka Bordāna kungs pauž viedokli, un tas, kas ir nepieciešams noteikti, ir diskusija arī partijas iekšēnē, kur dažādi viedokļu paudējumi ir iespējams izteikties. Jā, tā kā šie noteikti nav vienkārši jautājumi. Jums ir divas atbildības sfēras izpildvarā - kultūra un tieslietas. Jums nav vienota viedokļa. Es domāju, ka politikā situācijas, kad vienots viedoklis kādā jautājumā, kas nav ideoloģiski primārs jautājums, ir starp pilnīgi visiem biedriem, praktiski tāda jautājuma nav.
Kur mums bija ideoloģisks primārs jautājums? Tiesisks valsts, manuprāt, ir viens no būtiskiem argumentiem, pat būtiskākais arguments, lai cilvēki uzticētos šai valstī. Ticētu valstī. Tad, ja kaut vai lietojot jēdzienu iespējams 10 reižu atkārto, ka tur ir mafija, maksāt nespējas administratori, Čečeni, Lembergs un tā tālāk, daļa cilvēku, sliktāk izglītot, varbūt cilvēki tiešām arī notic tam un to pieņem par patiesību, bet tās nav metodas, Jūs nekad neesat dzirdējuši par kādas problēmām. Problēmas ir, un kamēr Nacionālā apvienība tur atradīsies, tikmēr tā ir ministra atbildība šīs problēmas risināt, protams, un es esmu gatavs jebkurā brīdī diskusijām. Jūs pieļaujat? Ja pie manis kādā brīdī būtu atnācis kāds vienalga maksāt nespējas administrators vai tiesu izpildītājs vai kāds cits interešu grupas pārstāvs un teica, lūk, tāpēc mēs gribam būt kaut kā īpaši izredzēti, privileģēti, aizstāva lobē mūsu intereses. Tādā gadījumā tā būtu pilnīgi cita saruna. Nereiz nekas tās nav bijis. Jūs vienkārši nezināt, kas notiek. Jūs partijas aizsargāt, Dzintarkungs, iespējams. Tas nozīmē, ka... Kādā veidā? Tieši tādā veidā. Pie jums neiet un nerunā, bet tie cilvēki kārto savas lietas tur, kur viņi to var izdarīt. Jā, tā mēs varam to pateikt jebko un pēc tam pierāda, ka ir kaut kā cita. Piemēram, Saeimas juridiskā komisijā pavisam nesen bija priekšlikums iesniegt izmaiņas arī administratīvā likumā, lai būtu tiesības šādus negodprātīgus maksātnespējas administratorus administratīvi sodīt, piešķirt papildus naudu. Tas netika izdarīts. Es neesmu juridiskās komisijas loceklis. Tad ir jāpārbauda konkrētais gadījums. Parlamentārais sekretārs Gaidis Bērziņš komisijā arī, vai ne? Jūs man stāstat par vienu specifisku komisijas sēdi, par vienu specifisku jautājumu, kura uz vietas klātesošie pavisam noteikti piedaloties ekspertiem diskutēja laužu šķēpus par dažādām niansēm. Jūs pašlaik vēlties, lai mēs to apspriestu. Es vēlējos saprast, vai jūs kā partijas līdzpriekšsēdētājs zinat un pārzinat to sfēru, par kuru lemj jūsu ministri? Ar kādām problēmām viņi saskars? Šobrīd jūs sakat, jūs vienkārši nezināt. Es atzīšos, ka katru jautājumu es tiešām pārzināt nevaru. To, ko es zinu, ka neviens Nacionālās apvienības sponsors, lielāks vai mazāks, nekad nenoteiks Nacionālās apvienības politisko dienas kārtību, nekad nespēs ietekmēt mūsu darbību pretēji valsts interesēm. Tas tā nekad nav bijis, kamēr es esmu šo organizāciju vadījis, un tas nekad arī nebūs. Iesim tālāk, Dzintarkungs. Ir vēl viens jautājums, kas ir interesants, ko jūs esat teikuši tad, kad Emīlija Jakrina iecēla CSDD valdē. Jūs teicāt, ka tas ir ļoti nepieņemami, neatbilst jūsu partijas ētikas principiem, bez konkursa. Pēdējā dienā Jakrins iecelts, toreiz jūs rīkojaties. Kāds iet kopā ar to, ko jūs darat šobrīd? Piemēram, jūs Rimanta Parādnieka māte bija kultūras ministrs Grendes biroja vadītāja, Jāņa Iesalnieka sieva kļuva par ministras palīdzi. Jautājums vienmēr ir par profesionalitāti un spēju amatu pildīt. Vienmēr ir par profesionalitāti. Vienmēr par profesionalitāti un spēju amatu pildīt. Jūs apšaubāt Emīlija Jakrina profesionalitāti, piemēram? Atvainojiet, ministra birojas ir politisks birojs. Tāpat kā ministrs, tas nozīmē ne tikai sadarboties ar nozari, bet būt pārstāvim starp partiju un ministriju. Ja mums būtu cita pieeja un būtu tikai profesionālie ministri, tad tā būtu pilnīgi cita politiskā sistēma. Tā kā tie cilvēki, kas ir partijas pārstāvi ministrs birojā, tie nodrošina saiknes starp partiju un ministriju. Šī saiknes nodrošināšanas rezultātā... Un šeit nav nekādas pretrunas par godīgu, caurspīdīgu konkursu, cilvēku profesionālu izvērtēšanu? Protams, ka tā ir profesionāla izvērtēšana. Protams, ka ministrs, ka partijas pārstāvi met ēnu uz jūsu pašu partijas ētikas principiem. Nē, saprotiet, bet tādā gadījumā mums vajadzētu pateikt, ja kāds partijas biedrs, kuram ir draugs, paziņa vai laulātais cilvēks, kurš var profesionāli pārstāvēt partiju, to var izdarīt labāk, tad viņš to vienkārši nevar darīt. Vai tas ir pareizi? Vēlreiz. Ir jāvērtē situācija pēc rezultātu. Vērtējam. Godīgums un caurspīdīgums, rīcības caurskatāmība. Tas droši vien principi, pie kā jūs turaties, vai ne? Jā. Jūs esat vadat tādu biedrību Sarga valodu un Latviju. Valdes priekšsēdētājs esat, ja nemaldos. 2011. gadā kāds ir saziedojis vairāk nekā 85,000 latu šai biedrībai. Tas ir laiks, kad tika vākti paraksti par valsts valodu kā vienīgo valodu valsts mācību iestādēs. Ko mēs lasām, tur rakstīts anonīms ziedotājs, ja mēs paskatāmies Lurfot datubāzē. Kas ir šie ziedotāji, kas ziedo jūsu biedrībai? Tad man ir jāpārbauda. Tas man tiešām liels pārsteigums, ka anonīms ziedotājs ir 85,000. Kas ir ziedojuši šajā gadā jūsu partijai tādā gadījumā, jūsu biedrībai?
tad ir jāskatās, tie ir daudz ziedotāji, tie ir bijuši ārzemju latvieši, tie ir bijuši vietējie uzņēmēji, tie ir bijuši lielāki, mazāki ziedotāji. Kā vēlreiz var apgalvot, ka anonīms ziedotājs, viena persona būtu ziedojusi 85 000, esmu pilnīgi pārliecināts. Jūs nezināt, vai jūs zināt, kas ir tie ziedotāji? Es nezinu par šādu ziedotāju, es tiešām nezinu. Tā ir summa, kas pamatīgi atšķiras no visiem pārējiem gadiem, kopš jūsu biedrība darbojas, kur ir 5 000, 6 000, tad pēkšņi vienu gadu 85. Tā ir summa, kas būtu jāzina. Kas ir tie ziedotāji? Rēderkungs, jūs šobrīd izsakat apgalvojumu, par ko es domāju, ka tas tiešām var mest ēnu, jo tomēr, ka valsts loceklis sekoja līdz tam, kas notiek organizācijā un to, kādas aktivitātes šī organizācija rīko. Kas ir galvenie ziedotāji tajā gadā? 85 000 šādu ziedotāju nevar būt. Ja? Tā kā tie ir... Summa. Tā ir tā summa, kopējā summa. Tad nosauciet tos galvenos ziedotājus, kas ir ziedojuši jūsu biedrībai. Tad ir jārunā par konkrētiem ziedotājiem. Man ir jārunā ar konkrētiem ziedotājiem, vai viņi piekrīt, ka viņu vārdi tiek publiskoti. Pat jūs brīnījāties, kā anonīmi, tagad jūs sakat, ka mēs negribam publiskot viņu vārdus. Jā, kas attiecās uz partijas darbību, tad viennozīmīgi ik viens ziedotājs ir pieejams KNAB datubāzēm. Partijā, jā, tur jau tā mazā nianse, tā nelielā nianse. Jūs darbojaties politikā, bet viena liela naudas summa aizgāja caur biedrību, kas atkal var mest ēnu uz jūsu rīcības caurspīdīgam un iespējamiem ziedotājiem. Ēnu, protams, var mest pilnīgi jebkas, bet jūs nevarat aizliegt arī politiskas partijas pārstāvjiem piedalīties sabiedriskā darbībā, jo ir pietiekoši daudz cilvēku, kas nemūžam pēc tā, kādā veidā tiek vizualizēts Latvijas politiķa tēls, nemūžam nebūs gatavs sadarboties ar politisko partiju, kas ir gatavi atbalstīt kaut kādus projektus, piemēram, konkrētie projekti, kas bija saistīti ar to gadu jūs teicāt, ko jūs teicāt, tas ir projekts par vienu valsts valodu visās skolās. Tie ir tie projekti, kas caurmērā tika atbalstīti Sargu valodu biedrībā. Tas ir arī labi. Es neteikšu, ka tas ir šis gadījums. Mēs zinām daudz gadījumus Latvijas politikas vēsturē, kur biedrības nodibināšana ir veikls veids, kā apiet vēlēšanu likumu un tā tālāk. Es jums to pateiktu, bet tomēr, tad, kad jūs izteicāt pārmetumu, tad ļaujiet lūdzu arī atbildēt. Nacionāla apvienība nevienās, es jums tagad atbildu, nevienās vēlēšanās nav ne tuvu pārsniegusi šos pieļaujamos vēlēšanu tēriņu griezt. Nevienās. Līdz ar to vajadzību izmantot biedrību šādām vajadzībām. Jūs nenosaucāt tos ziedotājus, kas ziedoja biedrībai, vācāt parakstus. Tas bija referendums, tas bija politisks akts, tā bija politiska darbība. Raivis Dzintars, Simons Parādnieks, ik viens deputāts, virkni ārvalstu latviešu. Es nevaru katru aptaujāt un katru šobrīd atcerēties ziedotāju. Tātad šie ziedotāji, kas ir atbalstījuši, tie arī ir sabiedrībā zinām cilvēki, tie ir ziedojuši konkrēta mērķi. Man nav šobrīd tāda pilnvarojuma. Es saprotu, jā. Publiski nosaukt. Ja viņi vēlētos publiskot, tad viņi droši vien ziedot. Atcerieties, labi, jūs vācāt parakstu, un tas viss beidzās ar to, ka sekoja vēl viens referendums par otru valsts valodu, un tur bija viens no galvenajiem aktīvistiem, bija tāds Jevgeņijs Osipovs. Un droši vien jūs esat vairākus desmitiem reižu jau jautāts par tām vecajām, 10 gadus vecajām fotogrāfijām, kur jūs esat redzams kopā ar šo Jevgeņiju Osipovu. Acīm redzot, draudzīgi sarunājamies. Es pat nejautāšu, ko jūs runājat. Acīm redzot, jūs daudzreiz jau pat runājat, bet jūs skaties uz tām fotogrāfijām, mēs viņus varam redzēt šobrīd. Tas esat jūs vai jūties izaudzis? Tas esmu es skolas gados, jā, jaunības dienās. Esat izaudzis. Dainis Ivāns skatījās uz atmodas laika video šajā pašā studijā un teica, tas neesmu es esmu pilnīgi cits cilvēks. Es atzīšos tā, ka vērot šīm bildēm, tās bildes man godu nedara. Un tas ir tas, kas ir ikvienās vēlēšanās no viena gada uz otru vilkts ārā un rādīts šīs fotogrāfijas un izmantots kā galvenais pretarguments pret partiju. Tas man ir nepatīkami. Tā ir bijusi liela kļūda, lai arī kādu motīvu vadītu. Tā ir bijusi liela kļūda. Tas, ka šādas fotogrāfijas ir tapušas, tas, ka šāda komunikācija šādā formā ir bijusi. Taču tāpat laikā, ja tas tiek izmantots kā galvenais pretarguments pret Nacionālo apvienību, tas esmu, protams, lepns par to, ka nav nekā nopietnāka. Mums ir vēl viens video, pavisam īsi. Vecākais, ko mēs atradām mūsu panorāmas arhīvā par jums, Dzintara kungs, bija pieminekļu konkurss par to, kādām pieminekļiem jābūt Kārlim Ulmanim, un students sarīko alternatīvu konkursu. Lūdzu video. Nācijas tēvs, nācijas māte, Ulmans ar maizes klaipu, burbuļpaps, Kārlis Ulmans iesaka. Šie ir tikai daži no vairāk nekā 20 darbiem, kuros attēlots pirmskara Latvijas prezidents Kārlis Ulmans.
Drīz katrs šī konkursa darbs ir ņirgāšanās par latviešu tautas svētumu, par Latvijas valsts svētumu, par latviešu tautas vadoni Kārli Ulmani. Es domāju, ka vismaz ar to darbu, ko viņš ir ieguldījis Latvijas veidošanā, visu dzīvi viņš ir ziedojis, vismaz cieņu tagad viņš ir pelnījis. Esat izpelnījis arī tagad pārmetums, ka 15. māju uzskatāt par svētku dienu. Ulmaņu apvērsumu autoritāru režīmu iedibināšanos Latvijā. Joprojām esat pie tiem uzskatiem, ka tas bija pareizais variants, un šobrīd tā tam cilvēkam būtu? Tātad nekad Nacionāla apvienība, un es personīgi neesmu atbalstījis apvērsumu vai autoritārismu kā formu. Taču runa ir par ko citu, ka pēc 15. māja sākās periods, ko mana vectēva paudze, vecmāmiņa paudze atcerās kā Latvijas zelta laikus. Laiks, kas iesākās ar izglītības likumu, ar Nacionālā vēstures centra izveidi, kur tika spriest par to, kā stiprināt un likt pamatu tam, lai stiprinātu nacionālo garu, lai audzinātu jaunatni nacionālā garā. Es gribu teikt, ka šis ir laiks, pateicoties kam mēs šobrīd varam runāt ar jums un diskutēt demokrātiskā brīvā valstī. Tas ir paradoks, ka cilvēks, kuram mēs pārmetam autoritārismu, nodrošinā iespējams šobrīd dzīvot brīvā un demokrātiskā valstī. Un par to es esmu teicis, un par to es arī teikšu paldies. Nav mums tādu vadoņu tālu jāmeklē pagātnē. Jūsu pašu partijas biedrs Imants Parādnieks, Romanis Naudiņš kopā ar Saskaņas centra politiķiem Artūru Rubiku, Raimondu Rubiku, pat uzspēlē hokeju ar Aleksandru Lukašenko, tepat mūsu kaimiņos Baltkrievijā. Jā, spēlēju. Es varu atzīties, ka virkni partijas biedru un atbalstītāji ļoti negatīvi vērtē šo notikumu. Jūs pats? Citi savukārt uzskata, ka tas ir bijis, ka sports ir sports un sports stāv pāri politikai. Es pats, teikšu atklāt, man šīs laiks, šīs dienas sakarā ar to, ka man pašam ir ģimenē pieaugums bijis, 3. dēls nācis un plus vēl visas budžeta aktualitātes. Man nav bijis laika iedziļināties un izteikt kaut kādas spriedumus par ļoti, ļoti otršķirīgiem jautājumiem. Politiskos zemtekstus. Tas ir diezgan simboliski, ne? Lukašenko Saskaņas centrs vienotā komandā. Viss, par ko jūs publiski debatējat, ar vienu ošķirīgu hokeja spēli sagrūst, pat leveros. Ja pēc šādas hokeja spēles vai pēc šādas sportiskas sacensības Nacionāla apvienībai kaut par matu tiesu mainītos principi attiecībā uz nacionāla politikā veicamiem darbiem, tādā gadījumā... Valsts ir sev ārpolitikas principi vēl bez tā. Tādā gadījumā es to raksturotu daudz skarbākos vārdos, nekā jūs to esat raksturojuši šobrīd. Tas, ka Nacionāla apvienība saglabā savus nacionālos principus, tas, ka Nacionāla apvienība rīkojas atbilstoši saviem programmatiskiem uzstādījumiem, tas ir atskaites punkts. Tas ir jāprasa Imantam Parādniekam, tas ir jāprasa Romanam Naudiņam, kurš Zītarkungs, es vaicāju partijas līdzpriekšsēdētājiem, apvienības līdzpriekšsēdētājiem. Tādā gadījumā es jums varu pateikt, ka partija gluži vienkārši nav bijis iespēja partijai šobrīd vai laika, ņemot vērā visas aktualitātes spriest, ar ko Imantam Parādniekam spēlēt un ar ko nespēlēt hokeju. Tā ir viņa atbildība. Ir nopietnāks jautājums. Ja vēlētājiem tas nepateiks, viņai plusiem un Zītarkungs, ir nopietnāks jautājums. Vērtēs. Ko darīt ar uzvaras pieminekli Pārdaugavā? Šobrīd savāk pār. Tas ir nopietnāks, bet arī es to tomēr nesauktu par pirmšķirīgu jautājumu. Ja mēs pieņemsim satversmes preambulu un iestrādāsim to Latvijas satversmē, ko šobrīd ir piedāvājis Egils Levits un pie gada darba grupa strādājis, tad Dievs ar to betonu. Ja jūs jautājat man personīgo viedokli, tad, protams, ka cildināt okupācijas atgriešanās varu, tas nav pieļaujami brīvai un ar pašcieņu apveltītai valstī. Taču ir vēl tik gara rinda ar veicamiem darbiem, protams, lai mēs nonāktu līdz betonam. Jūs varat ļoti veiksmīgi izmantot, vai ne, šo stāstu, lai kurbulētu emocijas un veicinātu provokācijas. Arī jūs varat izmantot šo stāstu, lai celtu televīzijas reitingus. Tātad, katrs apstākļus un katrs notikums var spēlēt par labu un var spēlēt par sliktu. Kā es jums vēlreiz saku, es nedomāju, ka Nacionālajā apvienībā šis ir jautājums numur 1, vēl jau vairāk, ka tā ir ekskluzīva pašlaik Rīgas domas kompetence. Tas, par ko mēs varētu domāt, ir tas, ka, acīm redzot, ir nobriedis jautājums par Rīgas kā Latvijas galvaspilsētas likumu. Un tajā brīdī, protams, arī Latvijas parlamentam tas būtu lielāk teikšana. Zītarkungs, pats pēdējais jautājums. Jūs esat spilgti runājis parasti arī priekšvēlēšana debatēs. Jauni kumeļi izaug par zirgiem, toties veci ēzeļi nekad, teicāt. Jūs debatējat ar kādu savu pieredzējušāku kolēģi. Kas jūs šobrīd esat? Es gribētu atstāt šo vērtējumu līdzībās un metaforās žurnālistu,
darbam un pats galvenais maniem darba devējiem vēlētājiem. Tikmēr, kamēr viņi teiks, tas ceļš, ko tu ej, tas metodas, ko izmanto, kā tu cīnies, tas ir tas, ko mēs vēlamies redzēt, tikmēr katrs no viņiem var zināt un būt pārliecināts, ka viņiem Latvijas parlamentā ir pārstāvniecība un ir aizstāve. Raivis Dzintars, Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs. Paldies jums par sarunu. Paldies jums. Cienījamie skatītāji, paldies jums, ka skatījāties. Pēc nedēļas jauns raidījums, jauns viesis. Un ziniet, ko mēs ar kolēģi Ingu Spriņu nolēmām šoreiz parādīt galeriju ar tiem politiķiem un amatpersonām, kas ir atteikušies ierasties uz raidījumu vai vēl ļoti ilgi domā. Solvita Āboltiņa, Saeimas priekšsēdētāji, piekrita, bet vēlāk atteicās. Raidījumā esot pārāk dzelteni jautājumi. Leons Bemhems, Rīgas satiksmes vadītājs, domā kopš 2. oktobra. Leonīds Loginovs, Rīgas brīvostas vadītājs, domā kopš septembra vidus. Andris Vilks, finanšu ministrs, sola atnākt, kad valsts budžets būs pieņemts. Ilmārs Rimšēvits, Latvijas bankas vadītājs, sola atnākt pēc viņa pārvēlēšanas novembra beigās. Aldons Vrubļevskis, Latvijas Olimpiskās komitejas vadītājs, sola nākt nākamgad pēc Soču olimpiskajām spēlēm.